Tā, nu stāsts ir sekojuši aptuveni pirms gada. Es paņēmu šo projektu auto, nu īsti projektu, man bija tāds YouTube projekts domāts, kas būtu, nu, kā lai pasaka, nopirkt kaut kādu, tādu interesantu mašīnu, samainīt, tā kā iziet viņai tehnisko, šitai nebija tehniskā, iziet tehnisko, un, opšam, savest kārtībai kaut kādi mīnusi ir, un samainīt pret labāku mašīnu, nu, dārgāku, kā ir daudzi projekti Amerikā nākuši. Un vai samainīt pret ar piemaksu vai bez piemaksas, karoči dārgākajiem. Un tas projekts tik tālu ievilkās, ka tas bija domāts pirms gada, reāli ir izdarīts tagad. Es viņai bija sākās ar to, ka ķīmiskā bija tikai jāizdara un jāiziet skati. Tātad es pēdējo tik izdarīju ķīmisko, izgāju skati pirms tam. Pirms tam es esmu vēl riepas jaunas salicis viņiem, bremžu diskus, kluči ir jauni. Nomazgāju nesen, bet būs bildes, es pēc tam parādīšu. Vopšan, tas es neesmu vainīgs, tie ir putni. Ir, protams, sīki nelieli defekti, bet ja es nevarēšu viņu samainīt, es droši vien pārdošu. Cenu orientēju štuka 600, štuka 500, nezinu. Es likšu YouTube'ā, TikTokā, ja būs iekšēji. Kas man ir arī, starp citu, BMW 60 detaļas, jo es liku M-paku. Tā kā jums droši vajag 60 detaļas, bamperis, liekšņus un lukturus, tad varat droši rakstīt man privāti. Un tālūk, ko es varu pateikt? Antifrīz termostats jauns, jā, riepas, ko es minēju, akumulators ir jauns. Protams, sīki vizuāli defekti, ko es tūlīt parādīšu, nevis sīki, bet ir labi. Pie galvenā tā rūsas viņam gandrīz vai nav, praktiski viņš ir bijis samitināts, pārkrāsots. Vārdu sakot, bija tikai vienā slieksnī šoziem jāmetina, un 2 ziemas, cik es saprotu, viņš ir vispārībā stāvējis. Tā kā, jā, principā, šis akumulators ir otrai mašīnai, es to nestaties. Te ir jauns atķīts karoči iekšā, tātad vēl, jā, termostats, ūdensuknes, interkūleris, visas dzesēšanas lielās, mazās trubas ir samainītas, jo viņam bija tāda problēma, ka karsts. Un tagad nekas nekarst motors, netek, karoči, viennieks tikai skatā ir par, virspusēju rūsu, te jāpieņemsim durvīm. Un eļļa neveidojot pilas sūces, kas ir bieži vien BMW tāda slimība. Un, kas pie tagad, tas viss ir, viņam diezgan bija jauna zobu siksna mainīta, nenobrauc. Viņu pats neesmu 2 ziemas braucis, iepriekšējais īpašnieks arī vēl nebija, tātad 3 jau principā sanāk. Jā, ir skata ir ieguldīts kaut 400-500 eiro. Lai skati iziet, tad, diemžēl, nokrita, bija defekts, te bija bumpera defekts, kaut kas bija noticis, skati bija sataisījis, bet tas nav nozīmīgi. Tas, principā, ja vēlas iziet skati, var kaut ko mierīgi tur sadomāt, tāpat kā es to izdarīju. Principā, kas viņam ir, jā, rūsa bišķiņa apakšā, bet nav traģiski, nepūst, tev tikai krāsa nogara. Te bišķiņi sāk parādīties, te, principā, arī krāsa iet vairāk nost, tur tas variants. Bet grīda viņam laba, normāli, salonā, bišķi stūrīte, ķipa nodilusi un tādā ziņā. Bet rekur ķīmiskā viss ir smalki, smuki un salons nav nodragāts. Griesti nav netīri, viņi nebija arī netīri. Aizmugurē ir daļai ādas sēdekļi, tāpēc, ka īpašnieks bija šito kā donoru, vienkārši sēdekļus nomainījis šitos te. No tā savējā ielikt saudumu šeit, un šitam bija ādas oriģinālais sēdekļi, viņš pārlika tur. Vopšam, pēc tam ielikšu arī bildes, cik ir nobraukums, 411 000. Šis te konkrētais ir 2.0 dīzels, bet skaitās 318D. Jā, un kaut kā tā tālāk. Principā viņam ir jauna skata, tikko izgāja līdz nākamā gada maijam. Neatceros, kuram. Karoči, pirms nedēļas izgāja skata tikai. Un, kas savu lukturos defektu nav, kroma restes, ja. Nomazgāts viņš tika pirms 2 dienām, te atkal. Bišķi vizuāli defektu, te bišķiņi rūsiņi parādās, bet, tā kā ikdienas mašīna vai bīterītis kaut kāds, es domāju, tīri normāli. Ja, piemēram, te kaut kas lien ārā, tur kaut kas lien ārā, bet, tas nav, te, piemēram, laka lobās nos, te jau bija tādi sīki defekti. Jā, te bišķiņi rūsiņi lien ārā. Principā es biju pats vēl mainījis viņam logu, tāpēc lūk šādi izskatās, bet nekas traks to var pielīmēt, salīmēt, sataisīt visu. Un principā slēdzenes arī nevarēju dabūt nekur jaunu, tā kā bija dārgas cenas, bija Sotakam pāri, viss.
Es beigās pats sataisīju, nomainīju slēdzienu, līdz ar to šitā plasmas tāda, bišķiņ izdrāsta, ja. Bet tas fiziski neko neietekmē, tā kā tehniski viņi ir labā stāvoklī, tur mitrums nekāds nesūcas, ja, salons tā teikt nepelē. Principā tas ir vizuālais, tas ir vizuālais, tas ir vizuālais. Tehniski viņi nekādi neietekmē braukšanu, ja, tā kā tādā ziņā viss kārtībā. Jā, rūsa tikai bišķiņu zarkām sāk parādīties, reku stūrīšos minimāli, priekšēji vispār nav. Priekšējai te minimāli kaut kas slieksnī. Ko apakšā dzīvi sliekšņi, ja. Nekas tur nav skatē, jau bakstjās te bišķiņi, bet tas ir sīki atkal, kā saku, defekti. Šiten principā šitās nav jēga līst, tur jau līda skatē. Bišķiņi te ir aprūsējis, bet tas tā. Nekas tāds traks nav. Tonējums uz, cik saprat, ir, bet skatē nepiesienas uz pagriezienu rādītājiem. Vārdu sakot, nekas tāds traģisks traks nav, kā es saku. Ja grib kāds samainīt oriģināli, gaidīšu piedāvājums pret žurku vispār. Tātad, ja rādās jauna ideja šito samainīt pret žurku, vai arī pārdot 1600-1500 jaunu skati, ir viss kārtībā. Tehniski un vizuāli tas vēl tā. Tas, ja kāds grib, var pietaisīt kā bīterītis vai kā ikdienas mašīna, vai kā, ja tu gribi draudzeni nopirkt pirmo mācību mašīnu, tas būs šitas ideāls vienkārši variants. Tā kā iesaku, jā, un kādi jautājumi droši rakstot komentāros atbildēšu, un, protams, privāti arī dēmos, un, jā, būs YouTube'ā, TikTokā, Instagramā šitas video, un, jā, tā kā sazināties.